braucot no Ventspili, mēs pamanījām vēja parku un atbraucam šeit pie vēja turbīnas, jo bērniem parādījās daži jautājumi par to. Kā viņa strādā? Vējš griež tas liels slapsts, un tur tālāk ir liels ģenerators, tāds kā elektromotors, bet ja motoru griezt, viņš arī ģenerē jaudu. Un tā viņi griež, un vēl turbīna seko līdz vējām, un laptas viņa arī griežas arī tā, lai vējš ar optimālu leņķi, ar ātrumu krīt, lai maksimāli efektīvi strādātu. Bet kā viņš nekrīt? Vēja turbīna nekrīst, jo realitāte viņa nav tik maza. Tur ir diezgan liela pamātnes. Visdrīzāk mēs vēl stāvām uz pamātnes, jo tur ir milzīgs tas apaļu pamātne, no kura mēs redzam tikai tās vītnes, pie kura viņi ir piestiprināts. Tas mazs melnas sliedes, tas ir realitāte, viss ir vītnes, uz kuras stāv vēja turbīna. Un tālāk viņš ir no metāla, tas ir liels metāla caurule. Un tāpēc viņš arī no liela vēja, viņa nav tā pārāk stingra, viņa nevar salauzties, viņš bišķi locās no vēja, un tāpēc viņa nekrīt. Tētis, kāpēc viņas baltas? Viņa ir balta dažu apsvērumu dēļ. Pirmkārt, baltais ir vislētāka krāsa. Tālāk, balts taisa tā, ka viņš bišķi mazāk ir redzams uz debesu fona, un tāpēc viņš mazāk trokšņu vizuāli. Un arī balta krāsa vismazāk absorbe siltumu, un tas arī labāk ietekmē uz mehanismiem. Un vēl kas ir forša vēja turbīni, tas ir to, ka viņa nepatēra nekādu kurināmu. Viņa nevajag pievest katreiz degvielu, gāzi vai dzinēju, dizeli. Bet vienkārši vējš pūš, viņa strādā.